Šobrīd izglītības sistēmā mēs īstenojam vairākus nozīmīgus projektus, kuri ir vērsti uz skolēnu izaugsmi un labbūtības uzlabošanu. Viens no projektiem Skola kopienā, kurā galvenais akcents ir sniegt individuālu atbalstu skolēniem gan lasīt prasmes jautājumu risināšanā, gan arī mentoru nodrošināšanā un individuālu atbalsta sniegšanā. Tāpat esam uzsākuši īstenot pedagoģu profesionālā atbalsta sistēmas izveidi, un šajā projektā piedāvāsim atbalstu mūsu skolotājiem, lai skolēniem būtu iespējams piedzīvot kvalitatīvu mācīšanās procesu un pilnveidot savus sasniegumus. Kā trešo nozīmīgo projektu gribu pieminēt STEM paplašinātās pieredzes un pilsoniskās līdzdalības projektu, kurā piedāvāsim skolēniem iesaistīties dažādās norisēs, lai pilnveidotu savas zināšanas jau iepriekš minētajās jomās. Un kā ceturtais ļoti nozīmīgais projekts ir pieminams arī atbalsts izglītības kvalitātes attīstībai, jo šis projekts ļaus mums izmantot visos projektos pieejamos resursus kopīgā sinerģijā. Tātad, izmantojot datos balstītus lēmumus, mēs varēsim arī pilnveidot izglītības kvalitāti ilgtermiņā. Izglītībā mums ir svarīgi pamanīt jau agrīni katra bērna vajadzības un izmantot visus pieejamos instrumentus, lai plānotu bērnu turpmāko atbalstu un mācīšanos. Un tādēļ projekts atbalsts izglītības kvalitātes attīstīšanai ir ļoti svarīgs, jo šajā projektā mēs jau agrīni varam ieraudzīt bērna vajadzības gan tekstpratībā, gan rēķinpratībā, gan arī sociālo-emocionālo prasmju attīstībā. Un tieši šie dati mums palīdzēs tuvināties kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai, datu analīzei un pieņemt datos balstītus lēmumus.